Jā, nu neticami, bet gandrīz mēnesis jau ir pagājis, kopš mēs pirmo reizi tikāmies. Esam gan daudz iemācījušies, jāsāk baudīt ziemas prieku un tā tālāk. Paldies visiem, kas bija kopā ar mani, paldies par padomiem. Paldies vienkārši, ka darījāt gudri, turpiniet tā arī darīt un neslēdz vēl ārā. Čau! Nu ko, esam pazīstami jau gan ilgi, lai būtu laiks man jums parādīt savus olas. Dari gudri! Kristap! Čau! Gribēju sākt dziesmā. Dari. Dari gudri. Dari. Dari gudri, dari tā, lai būtu gudri, dari gudri. Bet jā, mēs pēc kādas pusstundas dabūsim foršu kivi. Pēc kādas pusstundas. Jā. Šitā. Nu, protams, ar pirmo reizi. Es ceru, ka arī jums nesanāks. Dari pats. Ilzi. Kas ir? Tev ar pirmo reizi sanāk? Kad stāsts par, nezinu, svētdienas rīts vai gultsveļu kaut ko. Nē. Čau. Svētdienas rīts. Es nespraču to. Nē, nu, tas bija joks. Es nezinu, tur nomainīja, ķipa, no jaunu nedēļu, tur jaunu, nu, ķipa, ir gultsveļu, nu. Jauna meitene, jauna gultsveļu. Tas daudz ticamāk ir. Ja parasti cilvēkam 36 grādu temperatūra, tad cik ir man? Vakar. Čau! Ko darīt, ja gribas putu krējumu, bet nav miksers? Kur tu esi? Es nevaru tāds nekur iet! Bet labi, ka man ir zeķi. Sāk, davai. Un no apakšas pārvalkam pāri. Voilà! Tas, ka es varu uzvilkt svaigus apavus. Man īstenībā ir prieks ar jums būt, jo es esmu pieredzis pie jums. Es šo pasauli iekarošu. Jūs darīsiet gudri un nenojaustīsiet, ka es jūs kontrolēju. Un tad, vistumšākajā dienā novembrī, es ieradīšos Rīgā ar savu armiju. Dari gudri, dari gudri, dari gudri. Un mēs izdarīsim gudri. Dari gudri, visi novērtēs kā tu. Dari gudri, dari gudri. Es laikam esmu atlaists.